Baznīcas krāsošana. Bērni, kam patīk krāsot? Jautāja priesteris. Paceliet lūdzu rokas. Man! Bērni sauca un tirināja pa gaisu rokas. Pat 2-gadīgais Robertiņš pacēla roku. Man patīk kļāsot aiz pīkstiņiem, viņš teica, cik vien skaļi varēja. Bet man mājās ir milzīga ota šitāda, rādīja mazā Dārta. Bet es esmu palīdzējis tētim krāsot sētu, nopietni teica Herberts. Tad jūs šodien man būsiet ļoti labi palīgi, priesteris priecājās, jo mums šodien vajadzēs krāsot baznīcu. Vecā krāsa jau pavisam nolupusi, vai esat pamanījuši? Jā, bērni sauca viens caur otru. Ārā pie baznīcas mums jau ir spainītes ar krāsu, priesteris turpināja, un 5 lielas otas, un, kamēr priesteris runāja, ašais Marks klusi izslīdēja no baznīcas. Viņa galvā bija dzimusi kāda traka ideja. Kamēr viņi tur spriež un runā, es jau sākšu krāsot. Vismaz nebūs jāuztraucās, ka man nepietiks otas, un būšu jau daudz nokrāsojis, visi brīnīsies. Un Marks steigšus ķērās pie darba. Izvēlējies platāko otu, zēns atvēra krāsas spaini un ar lielu labsajūtu iemērca to skaistajā šķidrumā. Krāsa izskatījās kā biezs gards krējums vai kā tortes pildījums. To pat gribējās pagaršot, bet Marks bija pārāk gudrs, viņš zināja, ka krāsu ēst nedrīkst. Marks sāka triept krāsu uz sienas. Vecais, bāli dzeltenais tonis pazuda. Tā vietā parādījās sniegbaltas platas līnijas. Tas bija tikai aizraujoši. Marks tramīgi paskatījās uz baznīcas durvīm. Par laimi vēl neviens ārā nenāca, un zēns sāka triept krāsu vēl sparīgāk, lai būtu paspējis nokrāsot pēc iespējas vairāk. Tikai pēc ilga laika talkas dalībnieki iznāca no baznīcas. Viņi bija gatavi sākt tīrīt nost veco krāsu. Kas tad te? Pārsteigti iesaucās priesteris. Mūsu Marks jau strādā? Marks plati smaidīja un izskatījās, kā aiz lepnuma pārsprāgs, domādams, ka saņēmis uzslavu. Mark, vai tad tu nedzirdēji, ka vispirms jānokasa vecā krāsa? Priesteris vaicāja. Marks klusēja un lielām acīm skatījās uz visiem. Priesteris piegāja pie zēna, uzlika viņam roku uz pleca, ieskatījās acīs un sacīja. Es saprotu, tev patīk krāsot, bet visiem bērniem patīk krāsot, taču vispirms ir jādara kāds daudz grūtāks darbs. Ir jānokasa vecā krāsa. Tas ir tāpat kā ar grēkiem. Kā? Marks noilsās. Grēki ir kā vecā krāsa. Ja kāds cilvēks grib uz saviem vecajiem grēkiem uzlikt virsū skaistu un jaunu krāsu, tas neko nelīdzēs. Tikai uz brīdi izskatīsies, ka viss ir labi. Tas, kurš grib tikai skaisti runāt, skaisti dziedāt Dievam slavas dziesmas, skaisti iet svētceļojumā, bet negrib ieraudzīt savus grēkus un tos nožēlot, ir līdzīgs cilvēkam, kurš uz vecās krāsas krāso virsū jauno, bet viņa sirds paliks aplipusi ar veco. Tāds cilvēks nebūs patiesi atjaunots. Praktiskais darbiņš. Paņem baltu lapu un uzzīmē savu sirsniņu. Ieraksti tajā visu slikto, ko vari atcerēties par sevi. Izgriez to un tuvākajā svētdienā aizej uz grēksūdzi, lai tava sirsniņa ir patiesi atjaunota, nevis tikai piekrāsota. Aicinu izspēlēt vēl vienu jautru aktivitāti, kas parāda, kā ir staigāt pa dzīvi ar grēku un bez grēka. Pamēģiniet skriet līdz kādam mērķim ar mantu, bumbu vai salocītu avīzi starp kājām. Varat paņemt kādu citu traucekli, piemēram, ļoti smagu mugursomu vai maisu. Pēc tam izmēģiniet skriet bez šī traucekļa. Kā ir vieglāk? Ja esat vairāki, varat rīkot sacensības komandās. Viena komanda skrien ar traucekli, otra bez.
Kā jums šķiet, kura uzvarēs?